Labdien! Jau pēc maza brītiņa izlasīšu jums kādu dokumentu. Kā jums šķiet? Vai tautas teiciens papīrs pacieš visu ir aktuāls arī attiecībā uz šo dokumentu, kurš saucās Starptautiskā cilvēktiesību deklarācija? Jautājums, kurā šķiet jau iesākumā ir zināma atbilde. Un tomēr es jums to izlasīšu, lai arī Latvijā, kur mums visiem ir saistoša šī cilvēktiesību deklarācija, ik viens tās iedzīvotājs varētu šo prasīt no Latvijas valsts amatpersonām. Prasīt, jautāt, sagaidīt atbildes un atbildību. Vispirms apraksts un tāds ievads šim dokumentam. Pirms eju tālāk un lasu pantu pēc panta. Vispārējā cilvēktiesību deklarācija preambula ievērodama, ka visiem cilvēkiem sabiedrībā piemītošās pašcieņas un viņu vienlīdzīgu un neatņemamu tiesību atzīšana ir brīvības, taisnīguma un vispārēja miera pamats, un ievērodama, ka cilvēktiesību necienīšana un nicināšana noved pie barbariskiem aktiem, kas izraisa sašutumu cilvēces apziņā, un ka tādas pasaules radīšana, kurā cilvēkiem būs vārda un pārliecības brīvība, un tie būs brīvi no bailēm un trūkuma, ir pasludināta kā cilvēku augstākie centieni, un ievērodama, ka nepieciešams, lai cilvēku tiesības aizsargātu likuma spēks, nolūkā nodrošināt tādu stāvokli, lai cilvēks nebūtu spiests izmantot kā pēdējo līdzekli sacelšanos pret tirāniju un apspiestību, un ievērodama, ka nepieciešams veicināt draudzīgu attiecību attīstību starp tautām, un ievērodama, ka apvienoto nāciju tautas statūtos apliecināja savu ticību cilvēka pamatiesībām, cilvēka personības pašcieņai un vērtībai un vīriešu, sieviešu līdztiesībai, un apņēmās sekmēt sociālo progresu un dzīves apstākļu uzlabošanu vislielākās brīvības apstākļos, un ievērodama, ka dalību valstis apņēmās sadarbojoties ar apvienoto nāciju organizāciju, veicināt cilvēku tiesību un pamatbrīvību, vispārēju cienīšanu un ievērošanu, un ievērodama, ka šo tiesību un brīvību rakstura vispārējai izpratnei ir milzīga nozīme šīs saistības pilnīgai izpildei. Ģenerālā asambleja pasludina šo vispārējo cilvēktiesību deklarāciju par uzdevumu, kuru pildīt jātiecas visām tautām un visām valstīm, lai katrs cilvēks un katrs sabiedrības institūts, pastāvīgi ievērojot šo deklarāciju, ar izskaidrošanu un izglītošanu censtos veicināt šo tiesību un brīvību respektēšanu un realizējot nacionālos un starptautiskus progresīvus pasākumus, nodrošinātu to vispārēju un efektīvu atzīšanu un īstenošanu kā organizācijas dalību valstu, tā arī to jurisdikcijā esošo teritoriju tautās. Un tālāk jums izlasīšu, kā jau solīju, pantu pēc panta šajā cilvēktiesību deklarācijā. Visi cilvēki piedzimst brīvi un vienlīdzīgi savā cieņā un tiesībās. Viņiem ir saprāts un sirdsapziņa, un viņiem citam pret citu jāizturas brālības garā, to saka 1. pants. 2. pants. Katram cilvēkam jābūt apveltītam ar visām tiesībām un visām brīvībām, kas pasludinātas šajā deklarācijā, neatkarīgi no rases, ādas krāsas, dzimuma, valodas, reliģijas, politiskās vai citas pārliecības, nacionālās vai citas izcelsmes, mantiskā stāvokļa, kārtas vai cita stāvokļa. Turklāt nedrīkst būt nekādas atšķirības valsts vai teritorijas, pie kuras cilvēks pieder,
politiskā, tiesiskā vai starptautiskā stāvokļa dēļ neatkarīgi no tā, vai šī teritorija ir neatkarīga, aizbilstama, bez pašpārvaldes vai kaut kā citādi ierobežota savā suverenitātē. 3. pants. Katram cilvēkam ir tiesības uz dzīvību, brīvību un personas neaizskaramību. 4. pants. Nevienu cilvēku nedrīkst turēt verdzībā vai nebrīvē. Visa veida verdzība un vergu tirdzniecība ir aizliegta. 5. pants. Nevienu cilvēku nedrīkst pakļaut spīdzināšanai vai cietsirdīgi, necilvēcīgi ar viņu apieties un sodīt, pazemojot viņa cilvēcisko cieņu. 6. pāns. Katram cilvēkam, lai kur viņš atrastos, ir tiesības tikt atzītam par personu likuma priekšā. 7. pāns. Visi cilvēki ir vienlīdzīgi likuma priekšā, un viņiem ir tiesības bez jebkādām atšķirībām uz vienādu likuma aizsardzību pret jebkādu diskrimināciju, kura pārkāp šo deklarāciju, un pret jebkuru kūdīšanu uz tādu diskrimināciju. 8. pāns. Katram cilvēkam ir tiesības uz efektīvu viņa tiesību atjaunošanu kompetentā nacionālā tiesā gadījumos, kad pārkāptas viņa pamatiesības, kas noteiktas konstitūcijā vai likumā. 9. pāns. Nevienu nedrīkst patvaļīgi arestēt, aizturēt vai pakļaut izraidīšanai. 10. pāns. Katram cilvēkam viņa tiesību un pienākumu noskaidrošanai, kā arī lai noteiktu viņam izvirzītās kriminālās apsūdzības pamatotību, ir tiesības sakarā ar visu personu vienlīdzību likumu un tiesas priekšā prasīt, lai viņa lietu atklāti un ievērojot visas taisnīguma prasības, izskatītu neatkarīga un objektīva tiesa. 11. pants, 1. punkts. Katram cilvēkam, kam inkriminēts krimināla noziegums, ir tiesības tikt uzskatītam par nevainīgu, kamēr viņa vaina nebūs pierādīta saskaņā ar likumu atklātā tiesas procesā, kurā viņam tiek nodrošinātas visas iespējas uz aizstāvību. 11. panta, 2. apakšpunkts. Nevienu nedrīkst notiesāt par noziegumu tādas darbības vai bezdarbības dēļ, kas saskaņā ar izdarīšanas brīdī spēkā bijušajiem valsts iekšējiem likumiem vai starptautiskajām tiesībām nebija krimināla noziegums. Tāpat nedrīkst piespriest smagāku sodu nekā tas, kas bija jāpiemēro laikā, kad tika izdarīts krimināla noziegums. 12. pants. Nedrīkst patvaļīgi iejaukties neviena privātajā un ģimenes dzīvē, patvaļīgi apdraudēt viņa dzīvokļa neaizskaramību vai viņa korespondences noslēpumu, vai nelikumīgi apdraudēt viņa godu un reputāciju. Katram cilvēkam ir tiesības uz likuma aizsardzību pret šādu iejaukšanos vai šādiem apdraudējumiem. 13. pants, tā 1. daļa. Katram cilvēkam ir tiesības brīvi pārvietoties un izvēlēties sev dzīvesvietu jebkurā valstī. 13. panta, 2. apakšpunkts. Katram cilvēkam ir tiesības atstāt jebkuru, arī savu valsti un atgriezties savā valstī. 14. pants, tā 1. daļa. Katram cilvēkam ir tiesības meklēt patvērumu no vajāšanas citās valstīs un izmantot šo patvērumu. 2. apakšpunkts 14. pantam. Šīs tiesības nevar tikt izmantotas tādas vajāšanas gadījumā, kas īstenībā saistīta ar nepolitiska nozieguma izdarīšanu vai ar darbību, kas ir pretrunā ar apvienoto nāciju organizācijas mērķiem un principiem. 15. pants, 1. daļa. Katram cilvēkam ir tiesības uz tautību. 15. panta, 2. daļa. 15. panta, 1. apakšpunkts. Katram cilvēkam ir tiesības uz tautību. 15. panta, 2. apakšpunkts. Nevienam patvaļīgi nedrīkst atņemt tā tautību, vai tiesības mainīt savu tautību. 16. pants.
Pirmais apakšpunkts. Vīriešiem un sievietēm, kas sasnieguši pilngadību, ir tiesības bez jebkādiem ar rasu, tautību vai reliģiju atšķirībām saistītiem ierobežojumiem stāties laulībā un nodibināt ģimeni. Viņiem ir vienlīdzīgas tiesības stājoties laulībā, laulības laikā un šķirot laulību. Otrais apakšpunkts 16. pantām. Laulība var tikt slēgta tikai ar abu personu, kas stājas laulībā, brīvu un pilnīgu piekrišanu. Trešais apakšpunkts 16. pantām. Ģimene ir dabiska sabiedrības pamatšūniņa, un tā ir tiesības uz sabiedrības un valsts aizsardzību. 17. pants, 1. apakšpunkts. Katram cilvēkam ir tiesības uz īpašumu, kā vienpersoniski, tā arī kopīgi ar citiem. 17. panta 2. apakšpunkts. Nevienam patvaļīgi nedrīkst atņemt īpašumu. 18. pants. Katram cilvēkam ir tiesības uz domu, apziņas un reliģijas brīvību. Brīvību pieņemt reliģiju vai pārliecību pēc savas izvēles un brīvību nodoties savai reliģijai un pārliecībai tik labvienatnē, kā arī kopā ar citiem publiski vai nošķirti piekopjot kultu, izpildot reliģiskas vai rituālas ceremonijas un sludinot mācību. 19. pants. Katram cilvēkam ir tiesības uz pārliecības brīvību un tiesības brīvi paust savus uzskatus. Šīs tiesības ietver brīvību netraucēti palikt pie saviem uzskatiem un brīvību meklēt, saņemt un izplatīt informāciju un idejas ar jebkuriem līdzekļiem, neatkarīgi no valstu robežām. 20. pants, 1. apakšpunkts. Katram cilvēkam ir tiesības uz miermīlīgu sapulču un asociāciju brīvību. 20. panta 2. apakšpunkts. Nevienu nedrīkst piespiest iestāties kaut kādā asociācijā. 21. pants, 1. apakšpunkts. Katram cilvēkam ir tiesības piedalīties savas valsts pārvaldē tieši vai ar brīvi izvēlētu pārstāvju starpniecību. 21. panta 2. apakšpunkts. Ikvienam ir vienlīdzīgas tiesības piedalīties valsts pārvaldē savā zemē. 21. panta 3. apakšpunkts. Tautas gribai ir jābūt valdības varas pamatam. Šai gribai ir jābūt izteiktai periodiskās un nefalsificētās vēlēšanās, kam jānotiek uz vispārēju un vienlīdzīgu vēlēšanu tiesību pamata, aizklāti balsojot vai arī citās līdzvērtīgās formās, kas nodrošina vēlētāju brīvās gribas izpaudumu. 22. pants. Katram cilvēkam kā sabiedrības individam ir tiesības uz sociālo nodrošinājumu un viņa personības pašcieņas uzturēšanai un brīvai attīstībai nepieciešamo tiesību īstenošanu ekonomiskajā, sociālajā un kultūras jomā ar nacionālo pasākumu palīdzību un starptautiskās sadarbības ceļā un atbilstoši katras valsts struktūrai un resursiem. 23. pants, 1. apakšpunkts. Katram cilvēkam ir tiesības uz darbu, uz brīvu darba izvēli, uz taisnīgiem un labvēlīgiem darba apstākļiem un uz aizsardzību pret bezdarbu. 23. panta, 2. apakšpunkts. Katram cilvēkam, bez jebkādas diskriminācijas, ir tiesības uz vienādu atlīdzību par līdzvērtīgu darbu. 23. panta, 3. apakšpunkts. Katram strādājošajam ir tiesības uz taisnīgu un apmierinošu darba algu, kas nodrošina cilvēku cienīgu dzīvi viņam un viņa ģimenei. Nepieciešamības gadījumā tā jāpapildina ar citiem sociālās nodrošināšanas līdzekļiem. 23. pants, 4. apakšpunkts. Katram cilvēkam ir tiesības dibināt arotbiedrības un iestāties arotbiedrībās savu interešu aizsardzībai. 24. pants. Katram cilvēkam
ir tiesības uz atpūtu un brīvo laiku, ieskaitot tiesības uz saprātīgu darba dienas ierobežojumu un uz apmaksātu periodisku atvaļinājumu. 25. pants, 1. apakšpunkts. Katram cilvēkam ir tiesības uz tādu dzīves līmeni, ieskaitot uzturu, apģērbu, mājokli, medicīniskos pakalpojumus un vajadzīgo sociālo apkalpošanu, kas nepieciešams viņa un viņa ģimenes veselības uzturēšanai un labklājībai, un tiesības uz nodrošinājumu sakarā ar bezdarbu, slimību, invaliditāti, atraitnību, vecuma iestāšanos vai citos eksistences līdzekļu zaudējumu gadījumos, kas radušies no viņa neatkarīgu apstākļu dēļ. 25. pants, 2. apakšpunkts. Mātēm un bērniem ir tiesības uz īpašu aizsardzību un palīdzību. Visiem bērniem, laulībā un ārlaulībā dzimušajiem, ir jābauda vienāda sociālā aizsardzība. 26. pants, 1. apakšpunkts. Katram cilvēkam ir tiesības uz izglītību. Izglītībai, vismaz pamata un vispārējai izglītībai, ir jābūt bez maksas. Pamata izglītībai ir jābūt obligātai. Tehniskajai un profesionālajai izglītībai ir jābūt pieejamai visiem, un augstākai izglītībai jābūt vienādi pieejamai visiem atbilstoši katra spējām. 26. panta, 2. apakšpunkts. Izglītības mērķim jābūt pilnīgai personības attīstībai, un tā jāstiprina cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošana. Izglītībai ir jāveicina savstarpējā saprašanās, iecietība un draudzība starp visām tautām, rasu un reliģiskajām grupām un apvienoto nāciju organizācijas darbību miera uzturēšanā. 27. pants, 1. apakšpunkts. Katram cilvēkam ir tiesības brīvi piedalīties sabiedrības kultūras dzīvē, baudīt mākslu, piedalīties zinātnes progresā un izmantot tā labumus. 27. panta, 2. apakšpunkts. Katram cilvēkam ir tiesības uz morālo un materiālo interešu aizsardzību, kas ir saistītas ar zinātniskajiem, literārajiem vai mākslas darbiem, kuru autors viņš ir. 28. pants. Katram cilvēkam ir tiesības uz sociālo un starptautisko kārtību, kurā var tikt pilnīgi realizētas šajā deklarācijā izklāstītās tiesības un brīvības. 29. pants, 1. apakšpunkts. Katram cilvēkam ir pienākumi pret sabiedrību, kurā tikai ir iespējama viņa personības brīva un pilnīga attīstība. 29. pants, 2. apakšpunkts. Realizējot savas tiesības un brīvības, katram cilvēkam ir jāpakļaujas tikai likumā noteiktiem ierobežojumiem, kuru nolūks ir vienīgi citu cilvēku tiesību un brīvību pienācīgas atzīšanas un cieņas nodrošinājums un morāles, sabiedriskās kārtības un vispārējas labklājības taisnīgu prasību apmierināšana demokrātiskā sabiedrībā. 29. pants, 3. apakšpunkts. Šo tiesību un brīvību īstenošana nekādā ziņā nedrīkst būt pretrunā ar apvienoto nāciju organizācijas mērķiem un principiem. 30. pants. Neko šajā deklarācijā nedrīkst interpretēt tādējādi, lai kādai valstī, personu grupai vai atsevišķām personām būtu tiesības jebkādā veidā darboties vai veikt darbības, kuru mērķis ir likvidēt šajā deklarācijā izklāstītās tiesības un brīvības. Tikko izlasīju Startautisko cilvēktiesību deklarāciju, kur ir saistoša tautām pasaulē, ieskaitot mūsu zemi Latviju. Gribu pieminēt un īpaši akcentēt visa šī ziņojuma kontekstu. Un šis konteksts ir izteikts tieši 30. pantā, kurā
ir doma, vārdi par to, ka neko no iepriekš sacītā neviena vara, neviena valsts, neviena cilvēku organizācija vai grupa, lai cik ietekmīga tā būtu pasaulē, neviens no viņiem nav tiesīgs izmantot savu ietekmi un varu, lai pārkāptu atsevišķu cilvēku un atsevišķu cilvēku grupas cilvēku pamatiesības. Jautājums, kā mazs piemērs no dzīves. Kas ir noticis pēdējos apmēram 3 gados? Vai atceramies to, ka arī Latvija piedalījās tādās darbībās Latvijas valsts, ka atļāvās atteikties no atsevišķām starptautiskām likuma normām un likumiem Covid afēras laikā, tādējādi pārkāpjot cilvēku tiesības. Ja Latvijai arī ir saistoša un ir saistoša šī deklarācija, kuru lasīju, tad kāpēc tika pārkāptas cilvēku tiesības? Padomājiet par to. Kas tas par valsts pārvaldes modeli un režīmu, kas īstenoja politiku, kas postīja cilvēku dzīvi viņu pašu mājās, viņu dzimtenē un ģimenēs? Vai šādi politikas veidotāji Latvijā patiešām kalpoja Latvijas iedzīvotājiem? Vai tie nav svežzemju ielikteņi? Vai arī pašmāju kangari, kas pildīja pasūtījumu, algotņi būdami un nesaprastami, ka tos, kas viņiem uzticējās, kā aklos, veda nekurienē? Cik daudz no tiem, kas sekoja viņiem, šobrīd šiem pašiem saviem valdoņiem, valdniekiem, autoritātēm uzdot jautājumus par to, kas bija noticis jau pieminēto 3 gadu laikā, pēdējo 3 gadu laikā? Ja jautājumi netiek uzdoti un atbildes netiek meklētas, tad mēs esam situācijā, kurā no vēstures, pat no pavisam nesenās, neko lāgā nemācāmies. Kādu mantojumu šādas attieksmes cilvēki var atstāt saviem bērniem, ja viņi vai nu negrib, vai nav spējīgi iedziļināties tajā, kas tika darīts ar viņu un viņu bērnu dzīvi tieši arī jau pieminētajā pēdējo 3 gadu laika posmā? Es aicinu domāt, uzdot jautājumus, meklēt atbildes, jo tas ir vienīgais ceļš, kā katram pašam mācoties ir iespējams netikt pieviltiem un iet savu ceļu, ļaujot sev un citiem cilvēkiem būt. Cilvēki, kas ir godīgi, neuzspiež ne ar vāru, ne ar citām metodēm savu esību un esamību citiem. Ja varas dara ko citu, tad tās ir noziedzīgas varas. Katrs pats, kas domā, sapratīs visu pareizi. Ar labu dienu!